Labdien! Esiet mīļi sveicināti mūsu skolas 9. B klases izlaidumā. Pa zaļiem vārtiem ar vasaras puķēm un spožu zvaigzni, ar aci, kas sniedz nāk jaunība tava, ar rasas pērlēm un dimantas novēl. Ņem, salasi sev. Aicinu zālē skolotājus. Cilvēku dzīvē. Pirmais skolas izlaidums. Šķiet, ka visi ceļi vaļā un pasaules sauc un aicina. Aicinu 9. B klasi. Starp mums bija daudzi soļi, es tos pa vienam iešu, tuvāk tev klāt. Starp mums bija laikas brīži, sekundes un brīži, ko neatkārtot. Starp mums bija tādi roki, kā es vēl ilgi smaidi. Valsti un tautu. Pugai. Labdien! Labdien, absolventi, vecāki, vecvecāki, draugi un kolēģi skolotāji. Šodien mazliet starp lietus mākoņiem ik pa brīdim arī paspīd saule. Kāds saules stars mūs tomēr lutina ar gaišumu, spilgtumu. Un saules staram uzspīdot mūsu skola arī svin savus ražas svētkus. Tas nekas, kad ir pavasaris, bet, kā jau saka, dabā cāļus skaita rudenī, bet mēs skolā pavasarī. Un mums šogad skolā kopumā ir ļoti liela raža, jo pēc ļoti daudziem gadiem mums kopā ir 12 absolventi 12. 9. klasēm, kuri ir saņēmuši zelta un sudraba atzinības. Bet jūsu klasē 9. B ir 4 šādi absolventi. Un tāpēc mēs arī sakam, mums ir liela kupla un ļoti laba raža. Jums
kuri esat izturējuši pirmos pārbaudījumus, sapratuši, kā jūs iespaido uztraukums eksāmenu laikā, šodien saņemsiet savu pirmo izglītības dokumentu. Bez jūsu darba, uzņēmības, vecāku atbalsta, līdzās stāvēšanas, skolotāju pacietības un neatlaidības, laikam šis dokuments netaptu. Tāpēc es jums visiem, gan vecākiem, gan kolēģiem, gan absolventiem saku lielu paldies. Paldies par kopā ieguldīto darbu. Jums, jaunieši, novēlu, lai šis izglītības dokuments jums nav vienīgais. Lai jūs ne tikai iegūtu labas zināšanas, bet arī nepazaudējiet sevī bērnišķību, jo tikai bērni it visā spēj ieraudzīt brīnumu, iemācīties un paturēt sevī māku vērot un saprast vērotā nozīme, jo tikai tā jūs būsiet novērtēti starp līdzcilvēkiem. Uzdrīkstieties izteikt savu viedokli un par to pastāvēt. Pēc lieluma tiekdamies, nesamin sīko, par taisnu stiepdamies, neapsmēj līko. Pēc zvaigznēm sniegdamies, paliec uz zemes, pie zemes liekdamies, vēro, kur debes. Audziet lieli, lieli savā garā un dvēselē, un es ļoti ceru, ka mēs pēc šodienas vēl turpināsim tikties vismaz 3 gadus. Lai jums veicās! Vārds apsveikumam Kandavas novada domas priekšsēdētājam Narmundam Štofertam. Cienītie absolventi, vecāki, skolotāji, man patiesas prieks būt kopā ar jums šajā svētku brīdī un skatoties uz galda, ka jūs saņemsiet jūsu klasē šos zelta un sudraba ozolus, tātad mēs esam pareizā ceļa. Mēs ar jums lepojamies gan ar jums, ka jūs mācaties, par jums, ka jūs mākat mācīt, un vecākiem par to, ka jūs atbalstat. Paldies jums! Un jums es gribu 4 rindu veltīt, kur ir nezināms autors. Ej, nešaubies, ceļš labi sācies, no tevis dzīve prasīs daudz. Ej, mūžu dzīvo, mūžu mācies, un visu laiku audz. Un nekad neapstājieties pie sasniegtā, lai mums jauki šie svētki. Un, protams, ziedi skolotājai un direktorai. Vārdu pašiem 9. Lūdzu. Lasītē satakt dvēselē tums un gaisma, starp taisniem un mala ceļiem taureņi laiž. Pasaules mažo pēc satraukuma un prieka. Ar abām plaukstām pasmeļu mirkļus un plaukstas, krāsu, smaržu, maiguma, sāpju, cerību, vilšanās un atkal jauna cerību pilnas. Tāda ir dzīve, mazītiņa gaismas pavadieni, kā tiltiņi pāraužas pāri nevarībai uz spārnos pacelšanos. No kurienes rodas gaisma, no saules, zvaigznēm vai sirds? Tā rodas no turienes, kur kāds aizdedz svecīt. Gaisma rodas no laimes, no cilvēkiem, kuri tiek mīlēti, no tiem, kuri sirdīs kāds aizdedz svecīt. Ir cilvēki, kur soļi neaiziet, neatklust un neizgaist, bet spēlēs apziņā, tikpat reāli sajūtam, kā bērnībā lasīto zemeņu garšu. Ir cilvēki, kur soļi neaiziet, neatklust, neizgaist, bet silti dzīparojas doma pašā viducī. Ceļu atpakaļ uz bērnības zemēm stāstot. Pasaule pilna krāsu, tu man tā mācīji, mammusīt. Sakot, ka baltais sirdī jāmeklē un mūžam jānēsā līdzi. Sakot, ka zaļāks par zaļumu ir dzīvības pulksteņa tikšķi. Tu man to visu mācīji, mammucīt, ka pirmais plaukst labais nesliktais,
ka pasaule dzeltena, dzeltena ar zelta vizuma košu. Tu joprojām to māci, mammucīt, vēl šodien un nepārējoši. Paldies Tev par negulētām naktas stundām, par vissiltāko smaidu, par dungoto miega dziesmiņu, par pirmo taurenīti, ko parādīja man tu, māma. Tu palīdzēji man pasauli iepazīt, sagaidīji pēc stundām, tu palīdzēji man pildīt mājas darbus un vienmēr uzklausīji. Tavā vadībā spēri savus pirmos soļus, tēv. Man patīk, ka viss saka, ka esmu līdzīgs Tev. Paldies Tev, vecumam, par pacietību un rūpēm, par našķiem un uztraukumu. Paldies par dzīves gudrību, veco Tev. Paldies par jūsu mīlestību. Negribas ticēt, ka pamatskolas laiks jau palicis pagātnē. Tajā bijis tik daudz jauku brīžu.
dzirksteles uzlasa no ceļā satikto priekiem. Visas ejamās takas pilnas ne ar jāņtarpiņiem, bet ar draugu sirdspukstiem. Visas ejamās takas pilnas ar rakstiem, zīmēm, neaizmiršanas mezgliem, smiekliem un runām. Ar vien jaunas dzirksteles uzlasa no ceļā satiktos prakšķiem. Un ejamās takas mirdz nevis no jāņtarpiņiem, bet no mums pašiem. Negribas ticēt, ka pamatskolas laiks jau palicis pagātnē. Tajā bijis tik daudz jauku brīžu. Klases vakar, iesvētības, ekskursijas, pārgājiens, talkas, gatavošanās ZZ čempionātiem, konkursiem grib būt mobils, popvielām un ritmīgas dienām. Šajā laikā esam no visas sirds gan strīdējušies, gan draudzējušies, gan mācījušies, kaitinājuši skolotājs, mukuši no stundām, saplēsuši vai sabojājuši šo to, bet galā visu esam izlabojuši. Paldies skolotājiem, kas palīdzēja, mudināja un virzīja darīt ne tikai ikdienišķos darbus, bet piedalīties arī olimpiādēs, skatēs un sacensībās. Paldies, ka mācījāt uzņemties atbildību un reizēm ticējāt mūsu spējām, vairāk par mums pašiem. Paldies, ka priecājāties par mūsu veiksmēm, bet vēl vairāk, ka pratāt nomierināt, uzmodrināt un piedot. Un laikam jau visvairāk atcerēsimies nevis to, kā stāstījāt jauno vielu, bet jūsu jociņus, īpašos tikai jums raksturīgos teicienus. Neaizmirsīsim jūsu sejas izteiksmi, kad prasījāt, kāpēc nav mājas darba. Mīļie skolotāji, vēlam jums vārpatas sīkstumu. Mēs jums vēlam liepzēdu maigumu un pirmā pērkuņa lietu svāgu. Mēs jums vēlam tādu ticību, kas par šaubu aizām spēvēs. Novēl jums daudz enerģiju un prieku un neizsīkstošu enerģiju. Paldies jums! Paldies! Pakalnai, Anitai Liepai, Andrim Nikolājenko, Andrim Bambim, Andrai Petkevičai, Aksildai Petrevicai, Danatai Dudai, Didzim Zeibotam, Dacai Vilkaušai, Dacai Kalmanai, Gintai Bogdānovai, Evai Šepatovskai, Gatkam Frīdenbergam, Indrai Gāliņai, Inārai Bakņai, Ilzai Plezerei, Innetai Krūmiņai, Ingunai Auziņai, Ivitai Lejai, Lāsmai Mūrniecei, Sēlei Šenbergai un mācību pārzinai Mārai Grīsonai un Ligitai Zāģerei. Bet tas tik ilga īsu mirkli, jo jutāt to un nācāt klāt. Jums uzticēja mūsu senči, to, kas līdz skolai lolots rāds, par mūsu otro mammu kļuvāt. Un pārbaudījāt, ko kurš māk. Mūs iemācījāt lasīt, rakstīt, kā skaitļus atņemt, kā likt klāt. Kaut paaugāmies mazliet lieli, mēs mīlam pirms piestaigāt. Paldies skolotājai Elitai Brahmanai. Viņa gan šodien nav līdzās ar mums, bet mēs viņai sūtam lielus un saulains sveicienus uz Grieķiju. Es dažreiz esmu bijis ezēns mazs, kas sapratis, ka dotas viņam adatas, kurš diemžēl neprot, ko labu viņam vēl, un labām pretī dur ar spicēm vēl un vēl. To pacietību, lai man ragus aplaustu, kas taisa katru buciņu par badīgu. To mīlestību skolotāju, ko dalījāt, ar visiem zemes ziediem neaizstāt. Un liels paldies arī skolotājai Kristīnai. Piedodiet par mūsu badīšanos un spicējām adatām.
dzīvē, tā ir ģimene. Karjera negaida tev mājās, nauda nenosaucīs asaras, slava neapskaus jūs naktī. Un ņemot vērā, ka mūsu vecāki ir ļoti kautrīgi un ir uztraukušies vairāk par mums ir uzticēts vēl viens uzdevums – pateikties skolai. Šis ir mūsu laiks, kad varam sākt kaut ko no jauna un turpināt cīņu par saviem mērķiem, dāvājot prieku un smaidu saviem līdzcilvēkiem. Mēs jums gribam nodziedāt dziesmu par mums pašiem un šī brīža izjūtām. Es noklausījos tikko apsveikums sev, un varbūt uzreiz arī jūsu laiks, mans laiks, kopā mūsu laiks. Kopā pavadīti 5 gadi, un vismaz man grūti noticēt, ka šis ir brīdis, kad jāšķiras. Un katra audzināmā klase paliek prātā ar kaut ko savu. Un jūs noteikti man bijāt un būsiet skaitliski vislielākā klase, ko esmu audzinājusi un vispār mācījusi.
Un man prieks, ka pa šiem gadiem neviens no jums nav aizmucis no manis prom. Un tieši otrādi, jūs tā kā magnētiņi, katru gadu esat pa vienu piepulcējuši savam bariņam kādu klāt. Lai jums šī spēja saglabājas arī vidusskolas klasēs, un vēl ko es varētu teikt, ka jūs man bijāt arī gudrākā un prātīgākā klase, kas man līdz šim bijusi, arī jāatzīst. Man bija viegli un reizē grūti ar jums. Viegli, jo nekādas lielos nedarbus jau jūs nesastrādājāt. Lielākoties jau visu, ko iesākām, arī godam paveicām. Bet grūti, jo zināju, ka lielākā daļa no jums var daudz vairāk. Un gan vairāk paveikt, gan labāk paveikt, un arī saulēcīgāk paveikt. Un tāda pārliecība man vēl ir arī šobrīd. Tātad es no jums gaidīju vairāk iniciatīvas, radošuma, entuziasma, pacietības un arī atbildības. Nu jā, un tāpēc mēs reizēm arī badījāmies. Tā ir, kā jūs teicāt. Un jūs bijāt arī klase, pie kuras man vienmēr ir gribējies iet stundu. Lai kā arī mums tajā latviešu valodā kopā gājas, man noteikti pietrūks arī mūsu klases čatiņa, melnā humora un komentāri pirms gulētiešanas un pēdējā brīža jautājumu par rītdienas uzdevumiem. Bet paliks daudz raibu atmiņu un mirkļu un teiciens, skolotāji, jūs neuztraucieties, jo tad es sāku domāt, nu laikam jāsāk uztraukties, tomēr ir kaut kas nav kārtībā. Paldies jums par laiku, ko bijām kopā. Un tā, durvis ir atvērtas. Tu stāvi sliekšņi? Nē, tu esi gatavs iet pāri slieksnim. Vismaz sirds jau ir ceļā, un sirds vienmēr saka ceļu ātrāk, nekā plaukst uz rokturu vai kāju solim, jo sirds zina mērķi. Klausiet tai. Un ja šobrīd jums droši vien liekas, ka visi ceļi ir vaļā, visas durvis atvērtas, jūs ar laiku sapratīsiet, ka tā nemaz nav. Daudzas durvis būs slēgtas, un tām būs nepieciešama īpaša atslēdziņa, gudrība. Dažiem īpaši gribu atgādināt, nekad neveriet, nespariet durvis ar kāju, jo nekad nevar zināt, kas aiz tām atrodas. Un lai kādas durvis jūs arī vērstiet, atcerieties, ka tepat Kandavā, Latvijā, ir vismaz 2 cilvēki, kas jūs mīl, kas raizējas par jums, un tie ir jūsu vecāki. Un gribu lielu paldies teikt arī viņiem par to, kā viņi jūs ir audzinājuši, par viņu attieksmi un ieinteresētību saistībā ar jūsu mācību darbu, par atbalstu dažādos konkursos un klases pasākumos. Un īpaši paldies ir Asnatas, Vitas, Martas, Ilvijas, Adriāna vecākiem, Kristapa krustvecākiem, Aksela vecai mammai. Un jo īpaši visbiežāk atsaucību, iniciatīvu, reāli palīdzību saņēmu tieši no viņiem. Lai gan arī pārējie tiešām visu, ko liku, to arī darījāt, ja jūs man tādu maz iebildāt, parasti vairāk atbalstījāt. Un gribu vēlēt jums visiem, turpiniet būt labs paraugs un atbalsts saviem bērniem, jo jums tas vienkārši lieliski izdodas. Un paldies arī maniem kolēģiem par to, ko manai klasē iemācījāt, par pacietību, stingrību, padomiem, par sirsnību un uzklausīšanu, par jūsu skatu no malas. Un zied vasara un sapņu plaukst, priekšā ceļš, esiet kustībā, ejiet uz savu mērķi, un lai jums izdodas atvērt īstās durvis. Paldies! Un direktors rīkojuma nolasīšanai, direktors vietniecei mācību darbā Mārai Grīsonai. Šajā svētku dienā es gribu apsveikt absolventus, gribu apsveikt vecākus un gribu apsveikt skolotājus ar to, ka mūsu 9 gadu kopdarbs ir vainagojies panākumiem, jo visa 9. B klase šodien ir uz skatuves, un visi saņems pirmo izglītības dokumentu par pamatizglītību. Un es ceru, ka ne pēdējo, jo, kā audzinātāji teicu, jūsos ir liels potenciāls. Un man jums gribas teikt šādus vārdus katram no jums. Nevis šaubies un vilcinies, bet rīkojies un uzdrīksties. Dari lielus darbus, dari to, ko daži pat sapņos nevar iedomāties, lai jums katram viss izdodas. Un tagad nolasīšu direktors rīkojumu. Izsniegt apliecību par pamatizglītību 9. B klases skolēniem. Un kā pirmos es aicināšu skolēnus, kuri ir ļoti labi 9. klasi pabeiguši un arī labi nolikuši eksāmenus.
Un šie skolēni saņem zelta un sudraba atzinības. Un gribu atgādināt, ka zelta atzinību saņem skolēni, ja vidējā atzīme ir 8,5 un augstāk, un sudraba 8 līdz 8,5. Un kā pirmo es saukšu Līvu Riekstiņu. Lūdzu. Līva ir startējusi ļoti daudzās olimpiādēs ar labiem panākumiem, un šajā gadā Līva arī piedalījās valsts olimpiādē. Tā bija vēsture. Līva pēc tam arī piedalās dažādos ārpusstundu pasākumos. Un es aicinu arī Līvas mammu. Lūdzu. Un skola izsaka pateicību Līvas Riekstiņas mammai par atbalstu meitas audzināšanā un izglītošanā. Paldies! Lūdzu, apsveicēji. Zelta atzinību saņem Marta Steinberga. Arī Marta ir piedalīsies ar ļoti labiem rezultātiem daudzās novada olimpiādēs. Aktīvi darbojasies skolas parlamentā un ārpusstundu pasākumos. Lūdzu arī Martas vecākus. Skola arī izsaka pateicību Martas Steinbergas vecākiem par atbalstu meitas audzināšanā. Un vēl bez tam skola izsaka otru pateicību īpaši Martas mammai Solvitai Steinbergai par nesautīgu un gurprātīgu darbu skolas vecāku atbalsta biedrībā. Paldies! Lūdzu, apsveicēji. Sudraba atzinību saņem Asnate Petroviča. Un arī par Asnāti gribu teikt, ka viņa ir piedalīsies ar ļoti labiem panākumiem daudzās novada olimpiādēs. Tāpat aktīvi darbojasies skolas parlamentā. Tāpat piedalīsies dažādos ārpusstundu pasākumos. Lūdzu arī Asnāts vecāks. Arī Asnāts vecākiem skola izsaka pateicību par atbalstu meitas audzināšanā un izglītošanā. Paldies! Lūdzu, apsveiciet! You'll never know what
Sudraba atzinību saņem Nora Jurjaka. Arī Nora ļoti aktīva meitene piedalīsies un iegūs labus rezultātus daudzās novada olimpiādēs, tāpat piedalās dažādos ārpusstundu pasākumos un aktīvi darbojas skolas parlamentā. Un lūdzu arī Noras vecākus. Arī Noras vecākiem skola izsaka pateicību par meitas audzināšanu un izglītošanu. Paldies! Un lūdzu apsveicies. If I was always shouted from the top, swim underwater, 'cause you're the devil in disguise. Now would you ever realize? Un tālāk es absolventus aicināšu par divi. Un apliecību saņem Kristaps Eņģelis, Dāna Marta Grauzermāra. Un Kristaps arī ir piedalījies novada olimpiādēs un startēs ar labiem rezultātiem, kā arī viņam ir labi sasniegumi sportā. Tāpat arī Marta ir labi sasniegumi sportā un aktīvi darbojas ārpus stundu darbā. Lūdzu, apsveicies! Apliecību saņem Paula Bruža, Aksels Dzērve. Paulai labi sasniegumi ārpusstundu pasākumos, savukārt Aksels labi nostartēja novada pētniecisko darbu konferencē un labi sasniegumi sportā. Lūdzu, apsveicies! Through the darkness, guided by a beating heart. Wish that I could stay forever this young. Aicinu apliecību saņemt Daniju Ābolkalnu un Santu Dauģeli. Danijai labi sasniegumi ārpusstundu pasākumos. Lūdzu, apsveicies! Easy come, easy go, that's just how you live. Oh, take it all, but you never give. Should've known you was trouble from the first kiss. Had your eyes wide open. Yes, I went down for you, baby, but you won't do the same. Apliecību saņem Līva Besikirska, Estere Simona Vītola. Lūdzu, meitenes! Līvai labi sasniegumi ārpusstundu pasākumos, savukārt Estere mums ir sportista meitene. Labi sasniegumi sportā. Lūdzu, apsveicies!
Apliecību saņem Elizabete Tīna Dreifogale un Elza Java. Par Elizabeti gribu teikt, ka viņa šo 9. klasi beidza tikai ar labām un teicamām atzīmēm un arī ļoti aktīvi darbojas ārpus stundu darbā. Tāpat Elza ļoti aktīvi darbojas ārpus stundu pasākumos. Lūdzu, apsveicējus! Yeah, and now, Charlie. Let's Marvin Gaye and get it on. You got the healing that I want. Just like they say in the song. It's inside. I'm in trouble. I'm in trouble. Let's Marvin Gaye and get it on. Apliecību saņem Dāvis Ervalds un Nils Mārtinsons. Dāvis nākamais sportā. Un tālāk apsveicēji. Right now, I need a miracle. Hurry up now, I need a miracle. Apliecību saņem Zana Gods, Vita Semenoviča. Vita ir labi sasniegumi ārpus stundu pasākumos. Lūdzu, apsveicējus! Apliecību saņem Endijs Kaņeps un Mārcis Rēderis. Abiem puišiem labi sasniegumi sportā. Apsveicēji! Ja man prasa, kas man patīk, tad man patīk viss. Paceļos es pāri vietām, kur viss panīcis. Kamēr kaimiņš iesāk lasīt rīta avis. Apliecību saņem Adrians Lasis un Aleks Ragīnskis. Lūdzu! Aleksam labi sasniegumi sportā. Lūdzu, apsveicējus! Grips on your ways, from way back way. You know that I don't play. Streets not safe, but I never run away, even when I'm away. OT, OT, there's never much love when we go OT. I pray to make it back in one piece. I pray, that's why I need a one. Apliecību saņem Ilīna Skarbovska, Ilvija Zviedre. Abām meitenēm labi panākumi ārpus stundu pasākumos. Un tālāk apsveicēji.
apliecību saņem Elvis Laugalis, Artis Plotkalns. Aicinu apsveicējus. Sarūkceļš zem kājām, tas kā ledus sācīs kūst. Vēl jākāpj augstu kalnā, vienam manī nav. Vēl nezināts ir virziens, kur tas mani sauc. Izdomā prātu nav, lai cilvēcīgas salnās, lai var siltu elpu just. Atrast ceļu vieglāk, kad viss sāk atzūt. Izdomā prātu nav lēns, ir jānorādās. Un apliecības saņem Kristaps Strazdiņš, Kārlis Zaļevskis. Jāapsveic Kārlis, jo viņš ir piedalījies un guvis atzīstams rezultāts mācību priekšmetu olimpiādēs novadā, kā arī labi sasniegumi sportā. Un lūdzu apsveicējus. Un tagad lielu paldies! Gribu teikt audzinātājai Kristīnai, tik ilgi, cik tu pati brīnums būsi. Tev plaukstos zelta spāris sēdēs, būs rasa vizoša, būs varavīksne koša un taurenis uz tavas plaukstas droši. Paldies, Kristīna! Varbūt zālē ir vēl kāds apsveicējs? Vakar. Mēs, jauniešu deju kolektīvs Simuliņa, šeit esam, lai turpinātu kolektīvu tradīcijas. Sveikt kolektīvu dejotājus viņiem nozīmīgā dienā. Skolotāji ļoti atvainojas, jo gribēja pati būt, bet diemžēl tieši šajā laikā viņas paši mazākie dejotāji dejo Vānas pamatskolas saltojumā. Mēs vēlamies, lai visi redz tos taltākos, uzņēmīgākos dejotājus, ar kuriem kopā bijām skolēnu svētkos un vēl tūlīt būsim arī Kurzemes deju svētkos. Aicinu viņus piecelties. Imuliņas dejotāji. Arī puiši. Jā, 4. Jā, malači. Paldies par kopā piedzīvotām un neaizmirstamām atmiņām, piedzīvojumiem un notikumiem. Domājam, ka šī mazā dāvana palīdzēs mums atcerēties, ka dejot ir skaisti un aizraujoši. Vēlreiz vismīļākie sveicieni no skolotājas un ziedi no skolotājas vecākiem par pacietību, gatavojot un palīdzot bērniem piedalīties kolektīvu norisēs. Aicinu piecelties dejotāju vecākiem.
Ja vairāk apsveicēju nav, tad aicināšu devītos uz pēdējo dziesmu. Lūdzu. Es nezinu, kurš man to pateiks, rīt būs viegli vai grūti, bet ceļā dejos malduguns vai ceļu vēja pūtīs. Es nezinu, kurš man to pateiks. Pirms pieņemt kādu lēmumu, ieklausieties savā sirdī, lai arī ko prāts jums teiktu, pati svarīgākā ir jūsu sirds. Vispirms aicināšu no zāles iziet 9. klase ar audzinātāju, tad skolotājus, vecākus un pārējos viesus. Paldies jums visiem un lejā pie trepēm fotografēšanās. Sveiks uzvējot, es pateikšu jums, kā es mīlēju dot. Tikko man sveiks noglaudīs, es muļķītis būšu, mans prāts būs īsts. Es ieraudāšu, bet kad raudāt beigšu, es iešu pa mājām un visiem teikšu.
aiziet uz rītdien.